laipni lūgt pie mūsu vlogā. Šodien mēs esam FK Auda mačā Konferenču līgā. Konferenču līgas kvalifikācijas atbildes mačs Auda pret Ziemeļīrijas Larni. Ceram uz veiksmīgu Audas panākumu. Pirmais mačs bija 0-0. Ja ies tvārtu, viņa uzvar maču. Tālāk skatīsimies, kas notiks. Vietas 0 FK Audas labā ļoti smuki iecentrēja un tad pēc aizpabeidz un klāt pie vārtus. Tiešām ļoti veiksmīgi Auda izdevās izvirzīties vadībā. Turpinājumā ceram uz vairāk vārtiem un patīkamu rezultātu beigās. Turpināt skatīties. Tagad ir puslaiks, mēs abi atbalstam Audu. Ir 1-0 Audas labā, tas ir ļoti labi. Un kādas domas, kāds būs rezultāts? Manuprāt, būs iespaidīgs maču turpinājums. Otrais puslaiks viennozīmīgi būs ļoti sekmīgs Audai, jo pirmais laiks beidzās 1-0. Audai izdevās realizēt savu momentu. Trāpīja divreiz pa vārtu stabiem arī Audas uzbrucēji. Tā kā varēja tiešām gūt vēl vārdus. Es teikšu, ka mačs beigsies 3-0 Audas panākums. Lai gan varbūt arī mazāks gan jau rezultāti. Pēc Audas skrieniem, es domāju, būs kāds 2-0 vai 2-1 Audas labā, un mēs abi par Audu turpinām skatīties, kas notiks tālāk. Un tad... Diemžēl ir 1-1 tagad.
pretinieki atspēlējās. Ozols negaidīja sitienu un bišķiņ pa vēlu izlasa, bet, man šķiet, ka būs mana prognoze 2-1. Diemžēl, jā, neveiksmīgi nospēlēja Auda aizsardzībā. Diemžēl ielaist pirmie vārti. 1-1 šobrīd rezultāts. Protams, vēl visu varēs puslaiks priekšā. Ceram uz Audas vārtiem, protams, atspēlēsimies un uzvaru. 2-1 Auda atspēlējās. Ja un to noturēs, mana prognoze būs precīza. Jā, ļoti veiksmīgi izdevās aiziet pēcbrukumā, gūt perfekts vārdus ar piespēli gar vārtiem un tukšos spēlētājus, kurš iest vārdus, viņš izstājās kā Dembelē, es arī teicu, ļoti veiksmīgi aizgāja un perfekts brīvums. Diemžēl Auda ielaida, pretinieks galvu uzsita un aizsargi nepaņēma un Ozols arī neko nevarēja izdarīt. Jā, diemžēl ļoti neveiksmīgi ielaidām otros vārtus, diemžēl 2-2 rezultāts. Bet, protams, vēl ir laiks, lai panāktu savu, lai panāktu vadību un veiksmīgi tikt tālāk, bet, diemžēl, tiešām ļoti grūts mačs izrādījās. Pirmais puslaiks tomēr bija Audai pārliecinošs, bet šajā, diemžēl, ir grūtības. Tātad šis mačs ir +30, jo rezultāts ir 2-2. Tas nozīmē, ka būs jāspēlē vēl viņiem ilgi. Jā, mačs, diemžēl, izrādījās pārāk intriģējošs un sīvs. Es negaidīju, man likās, ka Audai izdosies tomēr izraut to uzvaru svarīgo. Bet, jā, 120 minūtes mūs gaida pagarinājums, un tad cerams tajā viss nokārtosies. Ja ne, tad jau sekos 11 metru soda sitienu. Tas būtu ļoti interesanti, ja būs tas pendelis, bet es ceru, ja godīgi, ka Auda vinnēs bez tā pendela. Es arī tāpat domāju, lai ir normāli uzvaru pamat papildu laikā, vai ir bez tā pēdējais pendelēm. Pirmais puslaiks papildu laikam beidzies. Joprojām 2-2. Ja Auda netrāpīs, tad būs pendelis. Jā, diemžēl arī neizdevās gūt vārdus papildu laika pirmajā puslaikā.
2-2 turpinājumā rezultāts. Ceram uz pozitīvu iznākumu, protams. Nu, tagad būs 11 metru soda sitieni. Spēle beidzās ar 2-2. Nu, tas bija labi, vēl nekas nav beidzies. Tagad vēl pats interesantākais būs, bet nu, jā. Jā, diemžēl pagarinājumā tā arī vārti netika gūti. Tā arī beidzās 2-2 pēc 120 minūtēm un Pendelis tura mīkšus par Audu, protams, un iekļūšanu nākamajā kārtā. Diemžēl Auda zaudēja, bet viena pozitīva lieta ir tāda, ka man kaut kā sanāca dabūt Roberta Ozola cimdus.